sākumā, ko var dzirdēt, kad vēl slēdz iekšā kameru. Un es parasti nedzēšu ārā. Ir. Tā. Ko es pat ne... Es pat neesmu atvērs savu to te failiņu. Bet čau, vecīgi. Čau. Prieks te būt. Paldies, ka uzaicināji. Tas man bija patīkams pārsteigums, ka tu pēc tam pienāci un ieminējies. Paldies tev vispār, ka tu atbrauci. Tā, es sāku arī jālpu izelpu, jo esam pazīstami, bet tāpat ir tas. Un, jā, labi. Esiet sveicināti Ietekmes spēka podkāstā 7. epizodē. Šodien kopā ar mani ir Kārlis Helmanis. Čau visiem. Un, kā jau sāku, parasti pastāstīšu nelielu ievadiņu, un droši pēc tam pielabo un papildinu droši vai, jā. Es iepriekš kaut kā runāju pats ar sevi un domāju, ko es pateikšu, un tad tā, šitais skan forši, un tad, kad tev jārunā, tad pavisam citādāk. Bet divi vārdi, ko es pateikšu, ir basketbols un DJs. Par DJs nesen tikai uzzināju, ka tu spēlē. Un par basketbolu mēs iepazināmies Jaunatslīgā, un tālāk, jā, tavi ceļi. Runāsim par to, un jā, es pat nezinu, ko es vēl varētu pateikt, jo mēs tā Jaunatslīgā, cik mēs reizes esam spēlējuši kopā, arī neesam pat daudz runājuši, bet kaut kā mūsu ceļi saved kopā, zālē satikāmies, kaut ko papļāpājām, tāds foršs saruna bija, vairāks pat 2 vai 3, un tad kaut kā nokļuvām šeit. Jā, tā ir. Par basīti vispār, man liekas, ļoti daudz zināt, cik mēs tur jaunatnē, tīpaši 97. 98. gadi, kas mēs tur esam kopā, viens par to otru spēlējuši. Tā jau ir, ka ik pa laikam kādu kaut kur satiek un connections uzreiz, kaut kāds vismaz ir, par ko parunāt ir, un ar dažiem labāks, ar dažiem netik labs varbūt, bet jā, ar tevi arī zālē ieraudzīju, un man arī vispār bija nedaudz cits priekšstats par tevi, no jaunatnes laikiem, vai ne, un pozitīvā ziņā tas ir mierīgāks, man šķiet palicis, un tāds pozitīvāks, bet labi, iepriekš arī nezināju tev varbūt tik labi, lai spriestu, kāds esi, bet jā. Īstenībā, jā, tas ir baigi forši, tikai vēlāk tā sāc novērtēt, ko īstenībā basketbols tev dod. Tik daudz cilvēku pazīstami, un tu vari aiziet, jebkur satikāt pazīstamā, pat tikai redzējis esi. Un tā, čau, vecīt, mēs tik spēlējam kopā basīti. Un tad kaut kā pavēlkās viss. Jā, un ne tikai tas, basketbols arī. Nezinu, vai tu vēl kaut ko gribēji minēt, bet tieši man arī basketbols ir devis iespēju mācīties vispār jaunas kultūras, protams, tur braukt uz citām valstīm un to iespēju iemācīties, integrēties kaut kādās jaunās sabiedrībās. Tur nezinu, kāds darbiņš jauns, aizēja jauni cilvēki. Tas vairs nav tik grūti ieiet tajā vidē iekšā. Un noteikti, ka basketbols to man ir devis, jo tomēr katru gadu jauna komanda, jauni cilvēki. Ir jāmāk integrēties un adaptēties. Un, jā, basketbols noteikti to ir devis. Tā ir tāda liela lieta. Un vēl arī ir viss kaut kas cits. Bet es pieņemu, ka tu arī gan jau jautās par to. Jā, īstenībā basketbols dod to, un tu pat vari redzēt, kuri cilvēki ir nodarbojušies ar tādu komandas sporta veidu, ka tu aizēji un tu, basketbolā tev ir jāpāredz laukumus, tev ir kaut kombinācija, un tu, piemēram, zini to plānu, kā visam iet cauri, un tu zini, tu tad plašā domāšana. Tie, kuri nav sporta nodarbojušies, viņi tādi tā kā, un apkārt neko neredz. Tāpēc varbūt arī tie basketbolisti ir mums pēc tam tāds kontakts labāks izveidojot. Jā, noteikti. Labi, vispār pirmais, ko gribēju jautāt, tas tāds, man īstenībā ļoti interesanti, kā vispār ir uzaugt, kad tēvs ir viens no Latvijas top visu laiku basketbolistiem. Es izlasīju pēdējo rakstu, viņam pieder visvairāk spēļu Latvijas basketbola komandā. Tā tas varētu būt? Nezinu, vai visvairāk, bet top 3 100% bija. Neatceros, kas tur vēl pa uzvārdiem. Es vienu brīdi LBS strādāju par praktikantu, un tad es zināju visus faktus.
tagad viss ir izkrits no galvas, bet, nu jā, nu, zin kā, mazam būdamam es to varbūt, nu, tā kā nenovērtēju līdz galam. Protams, forši basketbola spēles, tur tētis ir tāds, un visi viņu zina, nu, tur ir īpaši mums apkārt cilvēki. Bet, nezinu, kaut kā es to tā brīvi uztvēru. Tagad, skatoties atpakaļ, nu, vēl jau vairāk novērtēju, kādās situācijās mēs bijām tēta dēļ, tur dabūjām uzaugt Vācijā, vai ne, un ka tas tomēr arī deva man daudz ko. Nu, es to arī neesmu nekad izmantojis ļaunprātīgi. Tur, nezinu, daudz vienmēr teikšu šaudu vairāk, lai tev tētis sarunā šito vai to. Nu, esmu centies, man arī tētis pats ir vienmēr mācījis, ka pašam jāmočī un pašam viss ir jāsasniedz, jādabū un tā, bet pozitīvi. Un jo vecāks paliek, jo vēl pozitīvāk un jo vairāk novērtēju. Tā kā. Bet ir forši sajūta, nu, ka tagad tāds maziņš bijis, iet uz tēta spēlēm, un tur tētis pēc tam gan jau... Protams, tas tā sajūta vienmēr ir tīpaši arī kodā skolā, ka tur visi prasa kodas, tur, ka man tētis vēl ASK spēlē, tur kods piekariņu skrēklas. Bija viens gads bēs Rīgā. Mēs bijām šausmīgi mazi, un tētis vēl Ventspilī spēlē tajā laikā. Un puskomanda tur, es neatceros, vai paprasīja, vai tētis pats piedāvāja Ventspils krēklus ar saviem uzvārdiem visiem tur tā sadabūt. Un tad mēs tur pusbēs Rīga komandu staigājām ar Ventspils krēkliem ar saviem uzvārdiem. Un zingā, un tā, ka tu esi mazs, tev tur kodi 11 gadi, 10. Nu, tas ir tik krūti. Pieņemsim arī tā, ka es pats biju Itālijā. Nu, zin kā, es saprotu, nu, kas es tur esmu, vai ne, bet tie sīkie, kas atnāk uz spēli, skatās, un viņi priecājās, kā tu tur iemet vienalga, cik tur tos punktus, vai tu tur spēlē, vai viņiem tas prieks, un tas ir tas, kas tiešām arī dod to dzīvību un prieku pašam. Tāpēc es pieņemu arī, ka tētim tur redzēt, ka sīkie tur fano un ka ir iespēja krēklus uzdāvināt, kas, nu, nav, zin, tas neprasa super daudz. Tas arī atstāja bērniem pozitīvu ietekmi tālāk un. Tagad pats spēlējot jūti apmēram to pašu prieku, ko to tētis jūta, ka tos kreklus iedeva, ne? Es zinu, tētis tomēr bija citā līmenī. Bet jā, tāpat, protams, es vienmēr centos, kā saka, dot arī pozitivitāti skatītājiem un it īpaši... 5-9 visiem? Visiem devu. Bildējos vienmēr, tā kā, jā. Tev tu pasaki par pozitīvo. Ir kaut kas tāds, kad, pieņemsim, man tētis ir tas, un tad kaut kāds, kas tev bremzē, kad, nu, vai ne bremzē, bet tā kā man ir jābūt tikpat labam. Jā, nu, tas ir arī, es domāju, iemesls, kāpēc es par to basīti mēģināju tik stūrgalvīgi turpināt, lai gan, es negribu teikt, ka es tur neko nemācēju, bet es vienmēr apzinājos savus limitus un nezinu, turpināju darīt varbūt kaut kā tādu iekšējā spiediena dēļ. Tēta dēļ tas ir viens, bet vēlāk tas jau vairāk nāca no brāļiem. No brāļa, no pusbrāļa. Viens ir Arnolds arī? Nē. Tas nav? Tas nav. Tas Arnolds Helmanis, viņš daudzi jautājuši, bet nav. Man Krišs Helmanis un Artūrs Žagars. Tie ir man brālis un pusbrālis. Es šo biju palaidis kaut kā garām. Jā, un tad es domāju, tu vari iedomāties, ka, ņemot vērā, kur viņi spēlēja. Pagaid, Krišs, kur viņš ir? Viņš ir Bundeslīgā. Viņam 1. gads Bundeslīgā, bet Vācijā viņam ir 2. gads. Jo pirms tam viņi abi bija Spānijā, kur es arī viņiem biju pievienojies tikai ne tajā pašā komandā, kur viņi sanāk Farm klubā. Un tas arī vesels stāsts, kā mēs tur Spānijā dabūjām padzīvot kopā 1 gadu. Nu jā, bet spiediens kaut kā nāca no viņiem, ka vajag spēlēt. Un man arī noteikti deva zaļo gaismu tas, ka es mācījos universitātē bakalauru attālināti. Un tad, varēju mierīgi braukāt pa pasauli un tāpat studēt, tāpat mēģināt ķert sapni ar basīti un pakļauties spiedienam no tēta un brāļa puses. Ok. Tu pieminēji Spāniju, Itāliju.
Tas sanāk pēc 12. klases tu pabeidzi BS Rīga. Es īstenībā pat izlasīju, ka tu DSN esi spēlējis. Jā, es biju 1 gadu DSN. Tas man bija tāds interesantais gads, 8. klase vai 9. kur es aizgāju gan no 49. gan no BS Rīgas uz DSN un arī uz citu skolu. Un jā, es to 1 gadu tur pavadīju pie trenera Fomina. Pozitīvs gads, arī visi džeki forši, visi forši bija. Un tu minēji, ka es BS Rīgu pabeidzu, es nepabeidzu. Īstenībā sporta skolu nepabeidzu, es 16 gadu vecumā aizgāju vispār uz pludmales volejbolu uz 1 gadu. Pilnīgi prom no basīša aizgāju. Un tad, kad es atnācu atpakaļ, tad es vairs nenācu uz sporta skolu, bet uzreiz uz LBL 3 uz Limbažiem aizgāju. Un tur arī vesels stāsts. Pludmales volejbols man vienmēr ir bijis sirdī tūs. Mēs ar pusbrāli un mammas vīru vienmēr vasarās spēlējam. Un bija tā, ka pirms aizgāju man BS Rīgā kaut kā nepatika tas, ka varbūt nedabūju tik daudz spēles laiku. Un es neatceros, vai tas bija pirms volejbola vai pēc, bet bija tāds gads, kad pirmo pusgadu es tur netiku vispār laukumā, treneris nelaida. Bija Ziemassvētku turnīrs ar citu treneri, kurš uzticējās, kurš laida, viņš visus laida, un viss bija labi. Es dabūju tur kārtīgi paspēlēt, dabūju statistiku, viss kārtībā, un tad es sarunāju ar to treneri, lai parunā ar īsto, kas mums komandas treneris, lai pamēģina man uzticēties, un otrais pusgads bija pilnīgi citādāks, viss gāja ļoti labi. Negribu teikt, ka bija līderis, bet vismaz viens no tajā komandā, un viss bija labi, viss bija super. Sākās vasara, nometnes, jauna sezona un atkal uz beņķa. Un tad es arī izlēmu aiziet uz volejbolu. Pēc tā volejbola gada, kad nācu atpakaļ, es neatceros, kā es izlēmu iet uzreiz uz Limbažiem. Man tur arī ģimenes draugi un vēl citi čomiņi komandā. Bet kāpēc es negāju atpakaļ uz BS Rīgu, to gan neatceros. Bet jā, tā arī sporta skolu nepabeidzu nemaz. Un pēc 12. klases 1 gadu nomācījos RTU, spēlēju RTU komandā. Un tad gan pēc tā 1. gada es aizbraucu uz Norvēģiju. Dabūju piedāvājumu braukt tur spēlēt. Un, protams, ka piekritu uzreiz, kā braukt profesionāli spēlēt citā valstī un Es pat nezināju, ka Norvēģija arī bija. Bet tu pieminēji RTU un ieguglējot tavu vārdu, ir man tās viens no pirmajiem ierakstiem. Kārlis Helmans kopā ar Rodianu Kurucu, Andžeju Pašičniku piesakās NBA. Tu 2017. tas bija? Jā, 2017. gads. Tu piesakies NBA draft. Es tev varētu parādīt Sporta centrs to rakstu, vai tu esi to redzējis? Nē, protams, ka esmu redzējis. Tas... Pasies, cik smuka bildīt. Drausmas. Varēja vismaz labāku bildi izvēlēties. No Superlīgas es pieņemu 49. vidusskola. Jā. Zini kā, tur pats pirmais, jā, nedomāju, ka es esmu kaut kāds Lebrons, starp citu. Bet toreiz bija smieklīgi tas, ka bija raksts par Rodionu. Es tur sēdēju tajā laikā darbā. Un skatos rakstu par Rodionu, un apakšā apmēram uzrakstīts. Ķipa visi, kas līdz tam un tam gadam dzimuši, var pieteikties draftam. Man nav ko darīt darbā, pamēģināšu. Kas gan slikts var notikt, vai ne? Un tīri tā interesi pēc, cik tālu tas var aiziet. Un redz, ka vienu dienu pēc tam sēžu universitātē, tur samiegojies, tur lekciju klausos, tur un pēkšņi, pačko telefonu. Un vienkārši visi grupas čātiņi sprākst. Jā, tas bija interesanti. Tas ir vienkārši pieteikties, tu uzspied uz linku. Tur bija jāizsūta 2 e-pasti. Un tas arī viss. Viņi man neprasīja, nekur es spēlēju, neko. Vienkārši man atbildēja pat ne dienas laikā, momentā. Es pats biju izbrīnīts. Es negaidīju, ka tas viss tik tālu aizies. Un, ļoti daudzi to bišķiņu pārprata. Un, protams, tu nevar jau zināt, kas zina, ko es patiesībā domāju, kas tiešām tur esmu kaut kāds nenormālais un spēlētājs, un kas to daru nopietni. Un cilvēkiem patīk džodžot.
un skaidrs, un es to saprotu, un viss kārtībā, bet es to pats biju arī, pats negaidīju, ka tas tik tālu aizies, un es atceros arī tētis, pat tur apmēram apvainojies, bija uz mani tur, ko tu tur dari, tur, ka viņam no ziņām zvana, tur bombardē, tur kādus jūsu domas, ka jūs dēls, come on. Tā kā. Tas ir labs veids, kā gūt popularitāti. Zini, kā popularitāte, vai ne? Laba, slikta, bet tāds arī man nebija mērķis, tur kaut popularitāti gūt, un tāds random, ļoti random moments, nezinu, izgājiens dzīvē, bet man liekas, tas ir interesants. Arī kaut kas, ko var cilvēkiem pastāstīt, par ko var pēc tam pasmieties, parunāties. Jā, un ko Googlē arī var atrast. Bet jā, man ļoti patīk, ko teica, ka cilvēkiem patīk parunāt, un tā īstenībā ir. Dažreiz pat cilvēki neuzzina, bieži vien pat neuzzina pilno stāstu un jau sāk izteikt savus viedokļus. Un tas man tā liekas arī ir diezgan aktuāls. Tā kā baigi nevajag ņemt tos... Nē, šobrīd es nevis ticis tam pāri, bet es to visu saprotu un viss ir kārtībā, esmu mierā ar sevi. Tobrīd, protams, ka bija tāda, nērti, vai ne, kāpēc visi tika negatīvi, tur komentāros, tur viens komentārs, kas man nenormāli palicis galvā, sporta centrā bija. Šitais džeks, tak vienīgais, ko viņš driblē ir glāzes, ko jutos. Kas man ej, tu nost, es tur pat tik bieži arī negāju, bļāviens, un šitādu tekstu uzrakst, bet labi, pozitīvi, smieklīgi. Un, protams, cilvēki džodžo, un arī vecāks kļūdams, to esmu sapratis, ka katram ir kaut kāds savs stāsts, savs dzīves ceļš, un nekad nevar zināt, ar ko otrs cilvēks cīnās, kādiem dēmoniem, un es gribētu teikt, ka es ļoti cenšos nedžudžot. Reizēm varbūt tāpat sanāk. Kaut kad pēdējo nedēļu laikā arī ar vienu cilvēku runājot, man izpruka tāda frāze, es nedžudžoju, es tikai nesaprotu. Un, ir vēl viena tāda frāze, es nedžudžoju, es tikai reportoju. Jā. To arī var izmantot. Jā, labi, gads pēc, ko tu mācies RTU? Vai uzsāki? Loģistikas inženierzinātne, bet tas bija arī, nezināju, ko es gribu. Skolas labākais draugs, viens no labākajiem draugiem, viņš aizgāja uz loģistiku. Es arī skatījos uz RTU, es tikai nezināju, ko tieši es gribu, jo matemātika man padevās un zinātne patika. Likās, ka RTU būtu atbilstoša izvēle, bet nezināju, ko tieši aizgāju uz loģistiku. Dabūju budžeta vietu, dabūju stipendiju, 3 vietas stipendijā bija šis Snowflakes. Arī smieklīgs stāsts, 3 vietas stipendijā. Visi tur nāk uzvalkos, tur koferīšos, tur tādi nopietni uz lekcijām. Es treniņu biksēs čībās, tur atguļos šitā te lekcijās. Protams, es tāpat klausos un es tāpat mācos, bet, bolerīts. Un tad pagāja pāris mēneši, visi jau tur palika tuvāki. Un tad visi runā, kam tad tās 3 stipendijas vietas, cik tur 40 kaut kādām. Rekur tur vienam, tas tāds nopietnais brillītes. Jā. Rekur otrai meičai arī tāda žaketītē vienmēr nāks. Un kam tā trešā? Mans čoms, kažām, ķip. Un es tur sēžu treniņbiksēs un visi tā paskatās apmēram, wow, Bet labi, tur... Nevērtē vīri pēc cepures. Rekur arī ir tas, ka tu nevari džodžot un nezini. Jā, man patika tās lietas. Tas viens gads RTU arī noteikti nāca par labu. Tu veselu gadu biji, un tad tev kaut kā atnāca tas piedāvājums no Norvēģijas. Jā, un bija tā, ka es paņēmu akadēmiskos, arī nenoliku vienu kursu, mehānika. Atceros vēl kā tagad, gala eksāmenā es rakstīju eksāmenu sev un savam čomiņam. Bija pilnīgi vienādi uzdevumi, tikai citi cipari. Un mēs varējām kalkulators lietot, tā kā tas nebija mans erors. Es viņam dabūju 5, savu dabūju 3. Un tas diezgan tāds pagrūts priekšmets bija, un protams, pēc tam, kad es gāju jau vasarā likt, tad, neko vairs neatcerējos, un, paņēmu to akadēmisko, dabūju piedāvājumu no Norvēģijas, aizbraucu uz Norvēģiju, un mēģināju sarunāt, varbūt katālināt, kaut ko var pamācīties, bet RTU tā nevarēja, un tas izlēma, ka pēc tā gada
Jā, eju uz turību, studijās un mācos attālināt. Un tā no turienes arī viss sākās. RTO nepabeidzu, bet pāris, pa lielam pirmo gadu pabeidzu, kas man arī bišķiņ atviegloja pirmo gadu turībā. Kad gads Norvēģijā, tad tu aizbrauc uz attālināt turību un tu turpini spēlēt basīti. Jā. Un no Norvēģijas cik ilgi nospēlēji tur? Es gadu biju Norvēģijā un negribu teikt, ka es to nožēloju, ka es tur nepaliku. Bet, zināt, tēvs bija uzaudzis Vācijā, man atnāca piedāvājums no Vācijas, un tad es ar visu to, ka Norvēģijā man piedāvāja palikt, es aizbraucu uz Vāciju, kur es noturējos 4 dienas. Wow. Man nezinu, kas man iekšēji bija, es vienkārši tur nevarēju, man nepatika arī no komandas puses, no menedžera puses, tur tas, ko viņi, teiksim, pa telefonu teica, e-pastos rakstīja, kaut kādas mazās detaļas dzīvē to visu ieraugot un sajūtot, un man nepatika attieksme arī bišķiņu, un tad, pēc tam 4 dienām izvēlējos aizbraukt atpakaļ, protams, tad jau Norvēģija bija pa vēlu, lai brauktu atpakaļ, un tad bija pusgads Latvijā, turībā, arī turības komandā spēlēja LBL2, un kā bija? Pie trenera Raimonda Felmaņa tad bija? Tad bija pie Jansona. Jansona, jā. Un es saku, nenožēloju, ka nepaliku Norvēģijā, bet tur bija ļoti forši, ļoti labi. Super cilvēki, vēl joprojām arī ļoti tuvi draugi man no turienes. Man vispār no katra gada, kurš esmu bijis, ir superīgi cilvēki palikuši un tā, bet, kā saka, kā tu arī pats esi minējis iepriekšējās epizodēs, ka katrs lēmums ir novedis līdz šim momentam un novērtē visu, kas ir bijis. Bet, labi, turpinot stāst nedaudz īsumā par to gājumu. Jā, tad pusgadu bija Latvijā, turībā, gāju praksē LBSā, un es sapratu, ka tomēr gribās kaut kur aizbraukt, paspēlēt, tīpaši tajā Spānijā, kur brāļi bija, viss tik labi izklausās, viss tik forši, silts, Barcelona. Un tad bija tā, ka, Arča sarunāja ar otrās komandas treneru, kur viņš pats trenējās tajā otrajā komandā, tajā Badalonas sistēmā. Ka viņiem tur arī treniņos trūka spēlētāji, daudz traumas bija. Un trešajā komandā viņiem vienkārši vajadzēja spēlētāju. Un tad Arča sarunāja to vietu man tur, kas aizbrauc trenējos sanāk ar to otro komandu, kur tajā brīdī bija tādi kā Joels Parra, Pebs Buskets, kur ir Spānijas izlases džeki šobrīd. Tu ar viņiem spēlēji kopā? Mēs trenējāmies kopā, es nedabūju viņiem uzspēlēt kopā, bet sitos ar viņiem un gāja, negribu teikt super vienlīdzīgi, bet plus mīnus, bet labi, viņi tur 2-3 gadus jaunāki, ar to pašu Arču, ar vēl citiem džekiem diezgan augstu līmeņu, un tas bija tā bija ļoti laba basketbola pieredze man, kas daudz deva basītī tiešām. Un vēl spēlēja pie trešās komandas, kas deva spēles laiku, vienkārši to pārliecības. Jā. Un tur man treneris arī pilnībā uzticējās. Un tas bija tāds foršs pusgads. Tu visu laiku arī studēji attālināt turībā? Jā. Un viens smieklīgs stāsts, ko arī Arča un Krišs abi stāsta vienmēr visur intervijās, ir tad, kad sarunāja, ka es braukšu, Spānijas treneris no trešās komandas, viņš palūdza mans kontaktus. Un Arčam es telefonā esmu iesaivots kā Kārlis brālis. Un pat ne ar garumzīmē, vienkārši Kārlis ar 2 A un brālis ar 2 A. Tas tā komiski vienkārši izskatās. Un tas treneris man tur kaut ko padeva ziņu, kaut ko. Un pēc pāris dienām atnāk līgums. Un tur ir rakstīts Mr. Kārlis brālis. Mēs visi vienkārši tik ļoti noņirgušies bijām. Un tas arī, ir vēl līdz šai dienai palicis kā tāds labs stāsts, ka Mr. Kārlis brālis. Bet, beigās arī viss pozitīvi, viss super tur bija. Un man ļoti patika Spānija, tāpēc arī pēc tam atgriezos uz vēl vienu gadu tur. Valodu pamācījos, iemācījos. Tu tā kā sarunu valodā spāniski spēj? Jā, nav tā, ka es tur pilnīgi brīvi pārvaldu, bet ja man ir ar cilvēku jākomunicē, es varēšu.
parunāties. Nice. Bet tas ir tāpēc, ka tādā Spānijā tur cilvēki vienkārši nerunā angliski. Barcelonā vēl tā. Madrida ir vispār. Čau. Bet nav otrādāk? Bet tad, kad aizbraucu uz tādu kaseresu, kas ir zem Madridas, tāds tuksnesīts, tur vispār nulle. Tu aizēji uz vienalga, kur tu aizēji, nav angļu valoda. Un tad tas arī palīdz to valodu ātrāk iemācīties. Un, protams, Duolingo mēģināju, vēl līdz šai dienai man ir 1000 dienas trīks Duolingo, ko es piekopju. Tāda rutīna mazā. Bet ar Duolingo, ar to, ka ikdienā runāju, arī komandas biedri ne visi runāja angliski, tīpaši tādās zemākās komandās. Un tā jau tas vienkārši automātiski atnāca. Tas ir tik vērtīgi. Tas sanāk, ka Spānijā tad 2 gadi bija? Pusotrs tāds vairāk. Un tā ir Babi komanda, kā sauc? Badalona. Jā. Un pilsēta? Tā ir Badalona. Tas tā kā Rīgai Mārupe, tā Barcelonai Badalona. Jā, viņa turpat ir Barcelonas viss sabiedriskais iet Badalonā un superīga vieta. Tiešām es tur jutos kā mājās un es tur labprāt atgrieztos. Varbūt uz super ilgtermiņu, tur tā kaut kāda tā cilvēku mindsets man vairāk patīk. Norvēģu, skandināvu, ziemeļnieku, bet dienvidnieki arī super atvērti, mīļi, jauki, silti, bet ilgstoši būtu grūti. Slinki. Es arī esmu slings, bet tur kaut kā to citādāk izjūtu. Ok. Un Googlē ir Itālija, tad tev ir Norvēģija, tu aizbrauc uz Vāciju 4 dienas, tad ir Latvija, tad ir Spānija. Kā tu vai no Spānijas līdz Itālijai vēl kaut kas starpā, vai ir pa taisno? Nē, pa taisno. Bija Itālijas, bija Spānija, tas pusgads Spānijā, tad Itālija un tad Spānija atkal. Un, arī Itālijā bija superīgi. Tiešām bāc, kā viņi rūpējās par mani komanda. Visi komandas biedri bija tik saliedēti kopā. Negluži visu darījām kopā, bet cik varējām. Tur, kaut karnevāli. Braucām visi kopā, kaut pasākumu. Braucām kopā pēc treniņiem. 2 reizes nedēļā sēžam, ēdam pīcas, runājamies. Viņiem tās sarunas arī tik tādas karstasinīgas un tiešām bija tāda super piederības sajūta, ko es arī nekur citur īsti nedabūju. Spānijā arī bija, protams, visās komandās bija tā piederības sajūta, bet Itālijā bija visvairāk tāda kopības sajūta. Tev Instagramā bija bilde no Itālijas, kur tu esi kreklā, kas ir bišķi netīrs, izskatās ar tomātiem, un tur ir tāda sarkana visi apkārt. Tas izskatījās kaut kāds pēc Spānijas tā vēršu tām. Vai... Jā, tas vispār. Nezinu, kā viņš saucās, bet viņi tur mētājas ar apelsīniem un bāc un vecīt, tur ir hardcore. Ir tā, ka tas stāsts tajā pilsētiņā bija kaut kāds tas karalis, kurš apprecējās ar jaunu kaut kādu meiteni un tad tur cilvēki gāja protestēt, tur met karalim ar apelsīnu. Kaut kāds tāds garš, tā negribu samelot, tas viss bija ļoti interesanti, cik tur tā miglaini atceros. Un tad tā tradīcija ir ievilkusies, ka katru gadu tajā karnevālā cauri tajā pilsētiņai vairāki rajoni. Tur brauc tādās karietēs ar zirgu bruņinieki, tā kā bruņinieki tērpos. Un cilvēki visapkārt ņem un vienkārši apmētā viņus ar apelsīniem. Un viņi met pretī. Un viņiem ir bruņas, a cilvēkiem uz zemes nav. Tur ir tā, ka pēc tā karnevāla tu skaties, tur 3 dienas notiek. Covid dēļ mēs tikai 1 dienu paspējām izdarīt, bet pēc tās pirmās dienas tu redzi lausi deguni, tur asiņojošas galvas un arī iesvētības, lai tur tie vairāki rajoni, ko es minēju, un katrā rajonā ir sava komanda. Un tur kaut kā vajadzēja pieteikties, lai vispār tur tiktu iekšā. Un mums tur komandā viens džekiņš tāds ietekmīgs Zellis, un viņš tur mūs dabūja iekšā vienā komandā, bet tāpat mums vajag iesvētībās būt. Un tās iesvētības ir tādas, ka
jaunie nosēž uz ceļiem, noliec galvu uz leju un pa viņiem met pa pakaus ar apelsīniem. Tu domājies, tie apelsīni, viņiem tie zaļumiņi, tur, viņi nav arī pavisam mīksti. Man paveicās, kas bija maliņām, un tur tikai viens trāpīja, bet tur bija tādi, kas jau pēc iesvētībām tur trīcēja uz zemes. Bet nē, tas bija super interesanti mētāties tiem apelsīniem un tāds ritīgs hardcore tie viģiki, kas man Instagramā ir no tā. Es skatos atpakaļ pats dažreiz, domāju, es neticu, kas tur esmu bijis, piedzīvojis kaut kādu. Tas arī ir tas, ko basketbols atver acis uz kaut kādām citām tradīcijām, ko citās kultūrās piekopju, un es nekad dzīvē nepiekrīstu uz neko tādu, ja tas nebūtu, tā, ka komandas biedrs pasaka, vai mēs visi mācām, nav variantu. Un, jā, tas bija kaut kas super unikāls, un varbūt kaut kad varētu atkārtot, bet baigi hardcore. Varbūt tā ir, ka tā piederības sajūta komandas ķīmija tieši no apelsīniem nāk. Varbūt šito varētu uz Latviju višu paņemt līdzi un kaut ko pamainīt. Jā, īstenībā basketbols to dod man arī Sentis, kad audzinā viņš man teica, basketbols tev dos izglītību, basketbols tev atvērs iespējas. Un tā īstenībā arī ir. Manā gadījumā tas ir tīri uz akadēmisko pusi, tev ir vienkārši visu pasauli bezmazliet apceļot uz spādu. Tā, es domāju, nenormāla pieredze. Jā, dzīves skola. Tu, man liekas, brālim jautājuši to ātro jautājumu. Izglītība vai, dzīves skola vai akadēmiskā izglītība. Un, kā viņš teica? Viņš teica abi. Abi. Jā. Es laikam teiktu vairāk, protams, izglītība arī ir svarīga atšķirībā kāds amats, uz ko tu ej, bet dzīves skola tomēr... Jā, tas ir svarīgi. Klausies, mēs esam mēram pusē nonākuši, ja es pareizi saskatu savu datoru. Jā, mēs esam runājuši 33 minūtes. Atvēros. Tas ir vispār, laiks, man tā liekas. Es jau smējos parasti pie Imanas laiku, kad, ja tu redz to pulksteni, viņš ir... viņš ir pareizs. Man viņš, ka roča ik pa laikam ir vienkārši 1 stundu uz priekšu, vai pat dažreiz 2 stundas, kad samainās laiks. Un tam visu laiku jautā, kāpēc viņš ir tāds? Un tad es tā pasaku, kad tu paskaties tajās pulkstenī, tad drīz vien tas arī būs. Jo šeit tas laiks vienkārši paskrien ātrāk. Jā, un puse, un ir ātri jautājumi. Es esmu sagatavojis tev 50 jautājumus. Es esmu šausmīgi slikts. Skatījos to brāļa epizodu un arī atbildu līdzi. Es saprotu, viens pārāk daudz domāju. Mēģināšu atslēgt. Jā, vienkārši nav sarežģīti jautājumi. Īstenībā, jā. Bet vienmēr gribās iedot tādu labu atbildi. Vienkārši šauji. Es domāju, ka būs tāpat labas atbildes un baigi. Labi, kur esi? Kur esi dzīvis? Rīgā. Mīļākā nedēļas diena? Sestdiena. Pēdējā dziesma, ko klausījies? Ērika Prīds viens no gabaliem vakar klubiņā noslēdzot setu. One more time. Bet tas, jā, Ērika Prīds. One more time, karoči. Superspēks vai superātrums? Superspēks. Ko tu mācies Duolingo? Šobrīd japāņu valodu. Izvēlies theme dziesmu, kas skanētu, kad tu ienāc savā darba vietā. Man būtu kaut kas no hausiņa, kaut kāds tāds dziedamais gabals. Priekšmets, kuru nepatika mācīties. Ķīmija, bet man patika ķīmijas stundas, jo mēs vienmēr nosmējāmies labāko draugu. Vienā vārdā noraksturo savu stilu. Komforts. Ja varētu atgriezt kādu modes stila trendu no pagātnes, kurš tas būtu? Vēsturē viņi ģērbās baigi, eleganti. Tas nav mans, tāpēc es neko neatgrieztu atpakaļ. Ja tev būtu jāizvēlās iet uz baletu vai uz operu? Operu. Esmu bijis operu. Kāpēc sievietēm ir īsākas kājas? Vai tad? Mēs vienkārši esam īpaši... nezinu, nav jālec tik augstu. Īstenībā, lai viņas tuvāk pie plītas stāvētu. Jā, skaidrs. Pasaki kaut ko japāniski. Arigato gozaimasu. Novērtē no 1 līdz 10 savu izskatu. 10. Kur būtu tava sapņa vieta, kur dzīvot? Latvija.
Vai tici liktenim? Jā. Ja varētu pajautāt vienu jautājumu Dievam, kāds tas būtu? Tas pats, ko to brālis teica. Kāpēc? Tavs izvēles snacks ikdienā. Rieksti. Vai paēd šorīt brokastis? Nē. Tava labākā īpašība? Daudz teikt, ka tas ir slikti, bet naivums. Es to tā uztveru. Pirmais, ko tu darītu, ja būtu sieviete uz vienu dienu? Vienkārši izbaudītu, ietu sabiedrībā, izbaudītu uzmanību. Tu to es gribēju teikt. Salds vai sāļš ēdiens? Salds. Kas tev vienmēr liek smaidīt? Melni joki. Kaķi vai suņi? Kaķi. Noraksturo sevi 3 vārdos. Jauks, draudzīgs un smaidīgs. Ļoti labs raksturējums, starp citu. Mīļākā filma vai seriāls? Pēdējā laikā vispār neskatos ne filmas, ne seriāls, un diezgan ilgi jau, bet tāds, pie kā es vienmēr atgriežos, ir Friends, tāds komforta seriāls, teiksim tā. Ja varētu samainīties ar dzīvi ar kādu cilvēku, kurš tas būtu? Negribētu. Uz vienu dienu. Lebrons. Gribētu kādam sejā, tā normāli ielikt. Ne? Zini, jā. Es noteikti arī izmantotu iespēju un sociālajos mēdījos kaut kādas interesantas lietas papostot. Nē. Kas ir tas, ko tu nevari izdarīt? Pateikt, nē. Mācos. Ļoti īstenībā spēcīga īpašība. Nu, ja tu vari Mācēt pateikt. to, jā. Talants, ko tu gribētu, lai tev būtu? Basketbols. Nē. Pieņemsim, jā. Basketbols. Varbūt tas būtu kaut kur cits. Nu, pirmā doma, kas tev ienāca prātā. Kas ir jaukākā lieta uz planētas? Es. Nē, jaukākā. What's the cutest thing? Kaķi. Teiksim tā, kaķi. Vai šorīt saklāja gultu? Jā. Vai tev patīk pārsteigumi? Reizēm. Bezjēdzīgākais padoms, ko esi saņēmis? Tur, kur ies, tur būs. Nē, es jokoju. Visi padomi, ko man dod, es cenšos izvilkt mācību no tā ārā un kaut ko vismaz no tā iegūt. Ja būtu autobiogrāfija par tevi, kā tā sauktos? Nav ko teikt. Nav. Kārlis Helmans nav ko jā, teikt. Jā, vot tā arī būtu rakstīt. Īsnībā tā arī būtu rakstīts. Nav ko teikt. Un tad grāmatas laikā viss tiktu saprasts, kāpēc nav ko teikt. Ļoti labi īstenībā. Kāds ir smieklīgākais Wi-Fi nosaukums, ko esi jebkad redzējis? Es tikai kodos jokos, tur Instagramos, kodos tādos postos esmu rēcīgos redzējis, bet pašam dzīvē nav sanācis saskārties. Kā tev liekas, cik litru salu varētu tu dienas laikā izdzert? Ui, kādreiz. Savos laikos. Savos laikos. Zini, vidusskolas laikos. Šobrīd es bīrpongu spēlējot vienu partiju izspēlēju, man jau ir jāiet gulēt. Nu, un tāds optimālais skaitlis? Nē, ja godīgi, domāju, kaut 10 būtu. Jā, gan jau. Es domāju, ka varētu. Kārtīgs latviešu vīrietis. Kāpēc apaļas pīcis nāk kantainās kastēs? Lai ir dažādība dzīve. Vai tevi kāds ir pieķēris dejojam pie spoguļa? Jā, bieži. Ļoti cringe, bet es to vienmēr kaut kā izspēlēju. Pirmā slavenības krašs. Ja tu man šo būtu pajautājis, un es nebūtu redzējis epizodi to brāli, es nezinātu, ko teikt, bet Megana Foxa actually ir skatoties Transformers, noteikti bijis tāds, viņa bijis tāds pirmais celebrity crush. Ko tu dari, kad tev ir garlaicīgi? Man gribētos teikt, ka man nekad nav garlaicīgi. Vienmēr ir kompītī ar mūziku, ko darīt, meklēt jaunu mūziku un
Ja ir vienkārši brīdis dienā, kad ir tukšums, es aizģimu. Tas brīdis, kas aizģimu, aizpildu dienu. Tāpēc tev tik bieži satiek. Es tur esmu 3-4 stundas dienā. Okay. Nu, nevienmēr, bet Jā. lielākoties. Un tāpēc man satiek, jā. Ziema vai vasara? Vasara. Ja tevi izdzītu no vietējās bibliotēkas, kāds būtu iemesls? Pārāk skaļa mūzika. Vai esi aizmidzis stundas laikā vai lekciju laikā? Jā. Vai tev patīk šausmu filmas? Jā, ļoti. Ja tu varētu izņemt vienu krāsu no varavīksnes, kura tā būtu? Daba ir paredzēta. Es nezinu. Zaļa, lai iet ārā. Vai tev ir izrakstīts administratīvais protokols? Ķipa sots par ātrumu vai kaut kas tāds, vai ne? Nu, jā. Jā. Okay. Jā. Es esmu basic tikai par ātrumu. Varbūt smēķēšana vai kaut kas tāds? Nē, pareizi puika. Esmu pūtis grafiti uz sienu, neteikšu, kur. Bet tas bija sen skolas laikos, ka mēs to darījām. Visi klases puikas. Bet nepieķēra. 3 lietas, ko darīt, ja tev būtu pēdējās 24 stundas, ko dzīvot? Pavadīt laiku ar ģimeni. Pirmā? Aizbraukt līdz jūriņai. Otrā? Klausītos mūzikas, man patīk. Trešā, jā. Okay. Mums bija komandas pasākums RSU un prezentācija, un katram bija jāatbild pa vienam jautājumam, un treneris Zeits man arī uzdeva šo jautājumu. Un es atbildēju, pirmā bija kaut kādas arī ģimene, otrā bija narkotikas, kaut kādu heroīnu pamēģināt, un trešā bija, kad kaut kādu mauku paņemt vai kaut ko tādu. Nē, ja tas nāk no sirds. Nu, es izspēlētu tiešām, ko es vēl neesmu pamēģinājis šajā dzīves laikā. Saprotam, ļoti saprotam. Tā kā, godīgi, ar ģimeni tev uzaucinās, tad tu galvenais pārējās 2 lietas nedarīt kopā ar ģimeni. Nē, to pa vidu var būt, bet, ziniet, paņemtu prostitūtu. Blakus māma skatās. Oi, zināju, dažreiz ir tās robežas, dažreiz vienkārši ir smagi pāri. Jā, es domāju, visas tās 3 lietas kombinētas būtu tas smagi pāri visam. Tāpēc jau 24 stundas. Pa 24 stundām visu var sadalīt to laiku. Kurš dzīvnieks būtu visrupjākais, ja visi dzīvnieki runātu? Krokodils. Vai tev liekas, ka eksistē ciplanētieši? Jā. Vai vari pastāstīt kādu smieklīgu melno joku? Zini, negribu būt cancelots, kā saka. Pēc tam varam izgriezt arī. Nu labi, cik žīdi salien vienā mašīnā? 10, 2 priekšā, 3 aizmugurē un 5 pelnu traukā. Sorry. Es mīlu visus, starp citu. Var negriezt ārā. Es par žīdēm īstenībā šitādi joks neesmu dzirdējis. Parasti melnie joki, nezinu, par sievietēm, par blondīnēm vai nēģeriem, protams. Man ļoti patīk nēģers, starp citu. Jā, man arī viens no labākajiem draugiem ir melnādainais un, zin kā, tur es neuztvaru varbūt tos visus joks arī tik dziļi un zin kā, var arī saprast, kad cilvēki to tiešām domā nopietni, kad ne, un ja tas ir domāts nenopietni, jokojoties, es arī savam tam čomiņam sūtu tos jokus, un viņš viņus novērtē, tā kā. Jā, es arī zinātu, ka tu to vari darīt. Kādu mūzikas instrumentu vēlētos iemācīties spēlēt? Bungas. Ko tu izmainītu, ja būtu dievs uz vienu dienu? Baļīnas liktu visiem sēdēt mierā. Vienkārši, lai beidz čakarēties, beidz karot un nezinu, vai dievs to var panākt, bet mēģinātu. Miers, dotu mieru. Un kas notiktu, ja viss, kas ir nelegāls, paliktu legāls? Es domāju, cilvēki kaut kādā spirālē aiziet uz leju. Ļoti atkarīgs gan jau arī no reģioniem. Zinot, kodus tur spāņus, zinot, kodus amīšus. Viņi tāpat tur dzīvo pilnīgā brīvsolī. Latviešiem noteikti būtu citādāk.
arī baigi garā atbildi priekš ātrā jautājuma, bet es domāju, ka vienkārši kā kurš uz leju vai uz augšu, bet cilvēki kaut kā aiziet kādos rabbit holos uz, nezinu. Tā tas varētu būt labi. Šitais īstenībā tāds ātrais jautājums baigi nav, uz ko var atbildēt tavs sitien. Jā, paldies tev par atbildēm. Tie bija 50 jautājumi. Forši jautājumi. Ātri arī pagāja. Ar visu to, ka es centos ik pa laikam izplūst. Viss ok ir. Ok, otrā daļa. Mēs esam parunājuši forši par basketbolu, par Norvēģiju, Itāliju, Spāniju. Un kad bija tas moments, kad tu pateici, basketbols vairs nav, ka tu vairs necenties piepildīt tos... Jā, kā tu nonāci līdz tam? Viss nāca diezgan dabiski. Viss sākās ar to, ka atbraucu uz Latviju spēlēt Ventspilī. Un arī, starp citu, viena no lietām, ko tu arī esi minējis iepriekš. Nezinu, vai tu tieši tā to vārdoji, bet esi uzmanīgs, ko tu vēlies. Be careful what you wish for. Es atceros, es biju kaut kādā Spānijā vai kur tur Itālijā, kad es biju. Es tieši tā arī domāju. Es pilnīgot, šitiem man nevajadzētu rakstīt žurnālā. Es 100% atceros, ka tā nodomāju. Es domāju, kaut es nākotnē spēlētu Ventspilī. Un man ir pofīgi, vai es sēžu uz beņķa. Galvenais, ka es esmu ar komandu, es trenējos. Par vispārējo man vienalga. Paiet pāris gadi. Un uzmini, es sēžu uz beņķa, es trenējos ar komandu. Bet esmu, negribu teikt nelaimīgs. Tāpat es guvu daudz pozitīvas emocijas un daudz superīgi cilvēki. Man arī daudz ko deva treneri, menedžeri, komandas biedri. Viss bija negatīvi, bija pozitīvi, ups and downs, bet vienkārši tas, kas sēž uz beņķa. Un, protams, te arī nāk skila līmenis, protams, arī pārējie džeki tomēr sevi pierādījuši un sev pierādījuši vairāk nekā es esmu un ļoti labi spēlētāji. Un es tā kā galīgi šobrīd nesaku, ka tas bija nepareizs lēmums no trenera vai kas tur sēž uz beņķa vai kas, bet vienkārši tas fakts, ka pirms pāris gadiem es burtiski to arī vēlējos un tur arī es nonācu tieši tur, kur es bļāviens sev bija iedomājies. Bet tas Ventspils gads ar visu to, ka es tur Covidu noķēru vairākas reizes, traumas, slimoju un izbesījos bišķiņ no tā basīša. Bet labi, es domāju, trenējos, vasarā trenēšos. Es tāpat, protams, uzskatīju, ka es esmu labāks nekā iepriekš, vai ne, jo tomēr es labā līmenī trenējos ar labiem džekiem. Man bija pretī tādi spēlētāji un tad es parakstīju līgumu Rakverē. Aizbraucu uz Rakveri, es mēnesi tur nodzīvoju. Viņiem beidzās nauda. Cik beidzās nauda, viņi vienkārši, viņiem situācija pasliktinājās un nolēmām, ka, lai nav viņiem jāčakarējās ar naudām, lai nav viņiem tur, jākavējās ar algām vai ko, ka es braukšu mājās. Un tad es aizbraucu mājās. Tev vispār nesamaksāja Rakveri? Nē, man viņi, un tur jau tā lieta, viņi visu samaksāja un viss bija kārtībā par to mēnesi, ko es tur biju. Viņi vienkārši tā arī godīgi pateica, klausies, ja tu paliksi, mēs gribam, coach arī bez maz vai tur, negluži asarās, bet viņš bija bēdīgs, viņš man nāca klāt, saka, klausies, es negribu tev laist prom, bet mēs negribam arī tev čakarēt. Jo tur es biju uzņēmies tādu foršu vienu no līderu lomām, ne jau tur varbūt, arī basketbolā, bet tajā locker roomā un ka es mēģināju visus arī tā savilkt kopā. Un tas bija balstīts uz visu pieredzi, kas man iepriekš bija, protams. Un viss bija super, mēs ar džekiem bijām super čomi. Pat no tā mēneša Rakverē man ir vairāk igauņu čomiņi, vairāki ārzemnieki čomiņi. Un tad aizbrauc mājās. Diemžēl vai nediemžēl, tajā mirklī man likās diemžēl. Un vajadzēja kaut haltūriņu. Tajā brīdī ar bijušo bijām ievākušies dzīvoklī atsevišķi un vajadzēja kaut haltūriņu. Ja iepriekš tur kaut kā varēja izdzīvot, kaut basketbola naudu vai, vecāki palīdzēja, tad tagad jau citādāk. Un tad tā viena no haltūriņām bija par apsargu iet. Un nakts klubā, bet nevis tā kā apsargs pie durvīm,
bet pie DJ pults. Karoči, daudz cilvēki, lai tur vienkārši cilvēki liek mieru DJam. Un tas ir ļoti random, jo kopš tās reizes gandrīz nekur neesmu redzējis, ka ir tādi apsargi pie DJ. Tas bija vienā tajā klubiņā, specifiskajā. Un 2 naktis. Pirmajā naktī bija normāls daudzums cilvēku tur, bet arī neviens neko nečakarējās, viss pozitīvi, viss super. Ar to DJ kaut ko parunāju, bet neko tur sapazinos, un līdz šai dienai tur ik pa laikam runājamies. Un tad tajā otrajā naktī bija meiča, bija pilnīgi tukšs klubs. Es ar meiču runājos, par DJ lietām, par tādām lietām, un es viņai arī stāstīju, ka man tāds mazais sapnīts vienmēr ir bijis. Ņemot vērā arī man mūzikas gaumi, kas tomēr tur vairāk esmu uz to hausiņu. Zini, arī visur, kurš brauc basketbolu ziņā, visi klausās hip-hopu, repu, bolerīšu. Es visu klausos, bet hausiņš man ir vairāk elektroniskā deju mūzika, kā mainstreamā saka. Un es arī tur, 15, 16 gadu vecumā uz kompīšu kaut ko tur mēģināju, kaut kādas aplikācijas kačāju. Un tā lieta tiešām ir tāda, ka grūti tajā ieiet. Tu nezini, ko pirkt, kādu kontrolieri. Neviens nezina, ka licences jāpērk, neviens nezina, ka programmatūra, neviens nezina, ka dziesmas ir katra jāpērk atsevišķi, vai tur DJ pūli, vai tur ir vairākas nianses, ko daudzi nezina, kā darīt, tāpēc viņi varbūt tajā DJ lietā tur līdz galam neiet vai kas. Un tā meiča tajā vakarā viņa man saka, nāc, pamēģini, vai ne? Tur viņa man izstāstīja plus mīnus, kā ātrumā notiek, ka tur ātrumī ir beat match jāuztais, tur dziesma ātrumī jānolīdzina un UTT basici. Tad jau var salikt 2 dziesmas kopā, kas ir, oriģinālā viņas nav tas beat match, bet viņas samečo kopā un pārlēm. Tur pofīgi kaut kādu lēnāku dziesmu. Tu viņu vienkārši pātrini, lai būtu vienā tempā ar nākamo dziesmu, kas nāk iekšā, vai tā arī tā mashups, ka tu paņem vienas dziesmas instrumentāli un otras dziesmas vokālu un samečo kopā vienkārši ātrums. Tur... Un kā tas pirmais vakars, kad tu pamēģināji, kā tas sanāca? Man bļāviens nav cilvēki, bet tas, ka es tur jūtu, kā tas basiņš, kā es tur visu mainu, un nebija tā, ka tagad skatoties atpakaļ, es pilnīgus basicus darīju. Un vispār miksēt nav super grūti iemācīties. DJošanā ir vairāk tiešām tas cilvēku lasīšanas skills un mūzikas izvēle, un tieši dziesmu izvēle, un arī tur vēl citas lietas, tur vairāk biznesa, kaut kādas lietiņas, tur networkings, bla, 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 vai ne, bet labi, basicus darīju, bet super, jutos nereāli. Meičuks arī teica, super, tā kā tu saproti, ko tu darīji ar visu to, ka tu nezini neko. Un tad mēs sarunājam, ķipa, ka stākšu staigāt ar viņu līdzi uz kodiem klubiņiem, kur viņi spēlēja, kodos bāriņos, klubiņos, un tas bija oktobra sākums, ja nemaldos. Un tā līdz, no oktobra, novembri staigāju ar viņu pa brīvu, tas tā kā, praksē iet apmēram. Un sākumā tur vienkārši skatījos, ko viņa dara, bet beigās jau bija tā, ka viņa saka, kur paspēlē, man tur jāaiziet. Viņa aiziet tur uz uz stundu aiziet kaut kur, es maucu troķenē otrajā stāvā, tur cilvēks, tur pārmīzies. Un tad decembrī viņai piedāvāja turībā spēlēt Ziemassvētku ballē. Viņa netika, viņa piedāvāja man. Un, lai vai cik ļoti es tur biju piemīzis bikses un tiešām samīzies. Arī vēl līdz šai dienai, kad pie viņus atnāk kaut kas nezināms un jauns, es esmu tomēr, tāds, negribu teikt samīzies, bet satraucies. Tas ir normāli izkāpt ārā no savas komforta. Esmu sapratis, tas pirmais solis vienkārši jāspēr. Un kā būs tā, nevis kā būs tā, protams, kā būs tā būs, bet vienkārši ir jāmēģina, jādara. Protams, kļūdījos, protams, tur varēja lietas izdarīt arī labāk, bet feedbacks bija labs, un viss bija forši, viss bija pozitīvi, pašam patika. Nākamajā nedēļā viņi jau man piedāvāja roķenē spēlēt savā vietā, un īstenībā arī roķeni līdz šai dienai man ir, tā teikt, rezidentūra, ko DJ sauc par vietu, kur viņi regulāri spēlē, kā manas mājas.
Roķenē vispār ar visiem esmu ļoti tuvs, ar visu stāfu un superīgi cilvēki. Tur ir, man vienmēr tur ir prieks būt, strādāt. Un tas viss sākās ar to, ka basīts beidzās, sākās šāda iespēja. Paralēli tiem 2-3 mēnešiem, ko staigāju meiču, praktizējos, es arī rakstīju savu bakalauru. Bet baigi interesanti. Es nezinu, man ļoti patīk dzirdēt, kad cilvēks pastāsta, kā tu nonāc līdz dīdžejiem, bet tas pirmais punkts man tālēc nevis tāpēc, ka tev basīts beidzot, bet tas 15, 16 gados, kad tu kaut ko jau ar programmas instalējam pats kaut ko mēģināji. Un tas īstenībā jau ir pašā cilvēkā, bet viņš kaut kā, nezinu, vēl neaiziet līdz tam galam, un tu piedzīvo savu dzīves ceļu, un tad tev tāpat savēl kā apakaļ, un tev tās parādās iespējas. Es nezinu, man liekas, ritīgi super. Tāpēc arī, piedod, ka pārtrauc, ka tu minēji par likteni vai ticu. Es ticu, ka tāpat, kaut kādā veidā tas, kas mums ir paredzēts, tas atnāks pie mums. Un agrāk vai vēlāk, bet, kaut kādā veidā. Protams, tāpat ir, es neesmu arī super ilgi tajā visā, es tur bišķiņ pāri gadam. Jau gandrīz pusotrs gads. Tas sanāk pagājušā gada decembris. Tu visu pagājušo gadu nospēlēji? 22. gada decembris bija, kad es dabūju savu pirmo solo gigu, jā. Un tad visu pagājušo gadu es nospēlēju, bet pagājušais gads arī bija tāds interesants, arī izšķīros no draudzenes ar tādu diezgan sūdīgu pašsajūtu. Vasarā bija veselības problēmas, tur izoperēja mandeles un tas viss gads bija tāds ļoti down, bet jau esmu atpakaļ izkāpis no bedres. Un arī tā pati mūzika, kāpēc ieminējos 3 lietas, vai ne, mūzika. Viena no 3 lietām, ko es pēdējo 24 stundu laikā darīt mūzika, ir, tā ir tāda man vērtība, ko, izvilks mani ārā, es nezinu, es varu vienkārši iedziļināties, pazust mūzikā, un es domāju, tu man saproti. Tev mūzikā tas beatiņš pats vai tev kaut kāds specifisks dziesmas ar vārdiem? Es īstenībā vārdus ļoti maz klausos. Varbūt tāpēc man arī house patīk, jo tur vairāk ir beatiņš, bet kaut kā tā melodijas, nezinu. To ir grūti izskaidrot, tas vienkārši tas vaibiņš, kas nāk no tās dziesmas, un ko es dzirdēju, es aizmirsu, ar ko es par šo runāju, bet DJi, protams, tas arī ir darbiņš, tā vienkāršāk sakot, un Latvijā arī vienkārši jāizklaidē publika, bet tad, kad tie ir kaut kādi tādi setiņi, festivālos vai vienalga, kur tas, es nezinu, DJs jau, katram ir savs skatījums, katram ir sava gaume, un katrs mēģina pateikt kaut ko savu, pieņemsim arī savos setos. Es gribu dot cilvēkiem tās emocijas, ko es jūtu, klausoties to mūziku, un, protams, saprotu, tas nav tik reāli. Bet tā duālā tev jāspēj lasīt visi klausītāji, un tad tev vēl savējais jādod iekšā. Jā, tas ir interesants skills, pie kā es mēģinu piedomāt. Tāpēc arī katru nakti ir jauns challenge. Tad, tas tāpat kā basītī. It kā tas pats, spēle, kombinācijas, 2 grozi, 1 bumba. Bet tajā pašā laikā mainās apstākļi, mainās cilvēki, citi pretinieki. Visi kopā mūzikā. Un kaut kā mēģinu dot savu, mēģinu integrēt, uzspiest latviešiem savu gaumu, bet tas cits tās. Bet mūzikā cenšos ķert vaibiņu, kas tas ļoti atkarīgs arī pēc garīgā. Ir tā, ka es vakaros izlēmu aizbraukt līdz jūrai, pastaigāt, ielēju austiņas, uzlieku kaut ko tādu supermierīgu un staigāju. Un es pat īsti, es dzirdu mūziku, bet es nedzirdu. Es vienkārši staigāju, viņi skan fonā. Tikai pārtop kopā ar mūziku. Jā. Un ir brīži, kad es uzlieku smagāko drum and bassu džimā, lai es varētu izspiest kājas, vienalga ko. Un tas ir ļoti atkarīgs no mūda, no garstāvokļa, latviski runāšu. Tu minēji par likteni, kad tici liktenim,
Bet tas nozīmē, ka cilvēks var nedarīt neko, un tas liktenis piepildīsies, vai cilvēkam ir kaut kas jādara. Nē, protams, ir tāpat jādara. Tā, tas ir, vai tu pats veido savu likteni, vai arī ir kaut kas uzrakstīts, un tad tev pašam jāieliek kaut kāds darbs? Es teiktu, tā ir kaut kāda miedarbība pašam sev un liktenim, bet tāpat pieņemsim, es neizvairos, ja kaut kādas lietas nāk, man kaut kas ir jādara, es darīšu. Es tāpat arī meklēšu, ko jaunu darīt, ko es varu, gribās visu laiku kāpt uz augšu, vai ne? Bet tās iespējas, viņas kaut kā pašas parādās, ik pa laikam pašas no sevis kaut kā, teiksim arī, kāpēc tagad vēl viena vieta, kur es spēlēju, ir Valmierā multiklubs, un es tur esmu tīri tikai tāpēc, ka sākšu bišķiņ no sākuma, tad, kad es basīt spēlēju, nezinu, kaut kāds vefiņu spēles, LU spēles, tāds DJs Kozlo, Elvis. Vienalga, viņš basītī vienmēr tur DJoja, un es viņu vienmēr biju pamanījis, man vienmēr patika, kā viņš to dara, un kā viņš miksē, ko viņš liek pirms spēlēm iesildoties, un es viņu biju pamanījis, tā kā es pats spēlēju. Un tad, kad es vairs nespēlēju, tā kā bija tie pāris mēneši, un kas jau pats sāk lēnām dīdžejot, tas jau arī bija kaut kāds februārs, marts, nezinu, tā kā Eirokausā Prometejs tur aizpagājuši gadu spēlēju, un es pamanīju, ka viņi ielika, ka, dīdžejs būs tas dīdžejs Kozlo. Es zini, ko, viens pofīgi. Es, negribu teikt, esmu kautrīgs, bet jūtos neērti uzbāzties cilvēkiem, man nepatīk uzbāzties, un es vēl labi uzrakstīšu viņam uzrakst tādu ziņu, pa čau, tur tieši tas, ko es tikko teicu, ka spēlēju basīti, pamanīju tevi, pats tagad dīdžejoju, es labprāt, ja tev nekas nav pretī atnāktu, pastītos, pāēnotu tevi, un, tieši, kā tā ir sporta spēle, tur arī citas nianses varbūt, viņš atbildēja arī super foršs džeks, un aizgāja to spēli, parunājāmies. Tur jau tā miksēšana, tas jau tas tāds tehniskais skills. Ok, plus es jau saprotu, ko viņš dara, bet vairāk tas, ka iepazinos ar viņu un paiet kaut kāds laiciņš, un viņš man atsūta ziņu, klausies, tu gribi Valmierā spēlēt rekur? Tad toreiz vēl nebija multiklubs, tad vēl Tinta tāds bārs bija, vienkārši te Tintas īpašnieki nesen pārpirka multiklubu. Cits stāsts. Un, teorētiski tajā dienā, kad es izlēmu viņam aizsūtīt to ziņu, es arī kaut kādā veidā atļāvu sev tikt pie iespējas jaunā vietā uzspēlēt, dabūt jaunu darba vietiņu, vai ne? Un tādā veidā, es domāju, es ticu tam liktenim, ka ir jāuzņemās, ir jādara, bet, negribās arī vēl viena lieta, ko es nezinu, varbūt tas ir nepareizi. Es negribu ņemt shortcutus. Man ir bijušas kaut kādas, varbūt, iespējas tur, nezinu, tiem pašiem brāļiem vai vēl kaut kādiem pazīstamiem cilvēkiem, kas ir kaut kur tur tādā vietā, jau davai sarunā mani tur iekšā vai nedavai uzdīdžojoši. Es kaut kā gribu, lai tas nāk dabiski. Jo tam es arī ticu, ka, ja es kaut ko uzforsēšu, tad tas tikpat ātri nāks atpakaļ, un es arī gribu būt gatavs tam, un nevis tādā ziņā, ka gatavs kā tur samiksēt vai kā tur šitā, bet tādā garīgā, spirituālā veidā, kas vienkārši esmu gatavs, ka tur nepadodos spiedienam. Nē, ļoti, ļoti forša atbilde par likteni, un manuprāt, tā ir tā esence, ko tu iekļāvi, kad ir kaut kas uzrakstīts, bet tajā pašā laikā tad spēr savus soļus, un kaut kā tas viss sakārtojās. Un arī aizdomājos arī par to, ko teici par Ventspili, ka tu vēlējies spēlēt Ventspilī un arī nokļuvi. Tas arī ar likteni viss kaut kā ļoti interesants. Ir kaut kāds liktenis, kas ir ķipa rakstīts, bet ir arī liktenis, ko tu izveido galvā. Labi, neiedziļināšos šajā tik ļoti, bet super atbildi, man ļoti patika. Super, tiešām. Un esam jau tuvu noslēgumu. Un ir jau 1:07, 9. Wow. Mēs varētu mierīgi 2 stundas runāt. Tas būtu mierīgi, bet... Jāslēg kaut kas nākotnē. Jā, pareizi. Es domāju, tu aiziesi
pirmkārt, kad tu kaut ko dari, tavs skills paliek lielāks. Un tad arī to, spirituālo pusi, to visu pārliecību, ka tu spēj arī lielākai publikai, tas arī būs. Un nospēlēs, kaut kādā krūtā festivālā vai uz Wonderu, to Vāciju. Tomorrowland aizbrauks. Uztaisīsim podkāstu, un tu pastāstīsi, kā ir, kad tu spēlē mūziku, un tu izjūti visus tos cilvēkus, un es gaidu to. Noteikti. Par cik šis ir ietekmes spēks, ir pēdējie jautājumi, kas arī tādā pilotversijā, bet principā ir tāds. Viens no jautājumiem, kas tevi ir ietekmējis visvairāk pozitīvi? Ļoti basic atbilde. Es pats un ģimene, draugi. Un īstenībā arī tagad tā bišķiņ dziļāk padomājot par to, kaut kādi negatīvie notikumi. Arī es zinu, ka par to jau ir runāts, vai ne, bet ka tie negatīvie notikumi dzīvē, viņi tajā brīdī liekas, ka viss apstājās. Un pēdējo 2 gadu laikā man negribētu tos teikt daudzi tādi bijuši, bet smagi bijuši. Un tajā brīdī liekas, ka, nezinu, kur likties, bet nevar arī teikt, ka tagad skatos atpakaļ, tas bija pozitīvi. Man labākais draugs nomira pirms 2 gadiem. Es nevaru teikt, ka tas ir pozitīvi, bet tas man deva emociju ziņā kaut kādu tādu, iespēju pastīties citādāk uz visu. To pašu spiritualitāti, es iepriekš tā visa lieta man lika pastīties uz visu citādāk. Un negatīvie notikumi īstenībā ir daudz man ietekmējuši pozitīvi. Lai vai cik ļoti pretrunīgs neizklausītos, man šķiet, ka ģimene un es tā sākotnēji atbildu tas pats par sevi, bet tas ir bišķiņ citādāk. Bet tādā grand scheme, lielajā bildē, laikam, kaut kādu pārdzīvojumu. Tas īstenībā ļoti labi atbild, un ko es pēdējā laikā arī daudz kur dzirdu, kad tieši tie smagie notikumi ir tie, kas mums atver acis, vai vienalga tie notiek ar mums vai ar kādu citu, un ka mēs blakus jūtam, un tad arī vienkārši nesen iedraudzējos ar Jākabu Redliku pagājušo nedēļu sestdienā, laikam. Un arī kaut kā mēs sākām, tas arī stāsts, kā mēs sākām runāt, bet viņš vadīja lekciju un arī stāstīja, ka tieši tie smagākie notikumi patiesībā ir viņa labākie. Jo tie ir atvēruši acis un liek padomāt par savu dzīvi kaut kā citādāk. Tā kā es domāju, ka tu arī atbildēji gan ietekme pozitīvā, negatīvā. Un tad ir vēl viens jautājums. Ja tu aiz sevis iepriekšējā podkāstā arī, un es mūžīgi nevaru izstāstīt šo jautājumu, bet pasauli, kur veidosies jauna civilizācija, un tu iedod 3 vērtības, mācības, pēc kurām dzīvot. Tādas galvenās. Es zinu, ka ļoti daudz cilvēki nepiekristu un domātu, ka viss beigās tāpat tur aiziet ugunīs, bet es esmu par pozitivitāti, par mieru, par, kopīgu sadarbību. Un, mēs esam, visi cilvēki ir dažādi. No vienas puses, kas mēs esam, mēs neesam nekas, bet tajā pašā laikā mēs esam tomēr katrs unikāls ar kaut ko. Un vienmēr, būs kaut kādas domstarpības vai kas, bet es kaut kā gribētu, lai, cilvēki tās domstarpības nevis izmantotu viens pret otru, bet drīzāk kopā. Lai valdītu miers un, basic atbilde, bet tas arī ir tas, kā es pats jūtos, kā man pašam patīk kādā vidē atrasties mierā un labklājībā un pozitivitātē. Un tas ir noteikti tas, ko es gribētu atstāt. Tas, kā es gribētu redzēt, kā sabiedrība funkcionē un teamworks. Tas, tā kopīgā sadarbība, miedarbība, pozitīvā. Tas ir, ko es pats arī esmu guvis no tiem pašiem basketboliem, no visa tā, kas man ir palīdzējis visur. Jā, man liekas super atbildi. Pozitīvs, miers, sabiedrība, saticība. Jā, saticība. Tāda laba pasaule izveidotos.
Bet jā, kā jau mēs iepriekš runājām, vajag arī to višku negatīvo, lai parādītu to pozitīvo. Jā, noteikti. Jā. Un, jā, īstenībā ir vēl viens tāds jautājums. Ja godīgi šo jautājumu es kaut kad sapnis par podcastu, man bija, nezinu, kaut kāds gadus atpakaļ. Un tad es jau sāku likt jautājumus, un tur bija viens jautājums. Kas ir lielākā kļūda, ko esi pieļāvis, kurai visgrūtāk bija piedot pašam sev? Zini kā, tagad skatoties atpakaļ, es neko nenožēloju. Tā ka arī kaut kādas lietas, ko tajā brīdī es domāju, what the fuck, ko es daru. Bet, nezinu, viena lieta, es esmu vienkārši domājis par to, kā jau es teicu, tur basketbola ziņā, bet tas ir tik ļoti tādā virspusējā līmenī, apmēram, ja es būtu palicis Norvēģijā vai ja es būtu tajā Vācijā izcietis to, nezinu, kas man nepatīk iekšā. Vairāk par 4 dienām. tas ir ņirdzīgi, bet es saku, tā arī bija tāda iekšējā sajūta. It kā no tāda, tur naudiņa, tas likās ok, bet tā iekšējā sajūta man tik ļoti grauza, tik ļoti vilkos prom no turienes, un nevis tā kā uz mājām, bet prom no turienes. Tāpēc nenožēloju, ka aizbraucu prom no turienes vai no Norvēģijas vai vienalga, kur es esmu bijis. Es nožēloju varbūt, ka, nezinu, neesmu bijis tur labāks pret brāļiem varbūt dažos momentos vai pret ģimeni, ka es vienmēr esmu centies būt pozitīvs un tā, un, protams, kā jau mēs esam sapratuši, bet ir arī bijuši momenti, kas tur, nezinu, ar mammu salecos vai ar tēti nerunāju kādu laiku, un ar brāli varbūt salecos un nerunāju, un varbūt ne līdz galam mēģinu viņu saprast. Varbūt tie ir tādi momenti, ko es negribu arī teikt nožēloju, bet varbūt bišķiņ nožēloju. Gribētos būt bijušam saprotošākam. Bet baigi labi, ka tu to tagad apzinies, un es domāju, ka tu to ņem tagad līdzi un uz priekšdienām. Pagātni jau neizmainīs, tur nav variantu, bet jā, to saprotot, ko uzreiz var uzlabot. Bet, protams, tā ir viena lieta, ko es arī esmu pamanījis sevī, ka es pēc tam apdomāju situāciju un es saprotu, ko es varēju pateikt labāk, kā es varēju darīt labāk. Un liekas, ka tajā momentā, nākamajā reizē vai ne. Bet pienāk kaut kāds tāds arī moments, un nezinu, momenta karstumā, momenta tajā brīdī, kādas emocijas varbūt nāk ārā, un es zinu, ka man brālis tur vienmēr saka, tur paņem emocijas nost, nezinu, loģiski skaties uz lietām vai ne, un pareizi ir, bet tomēr emocijas mūs arī padara cilvēcīgus, un tā ir daļa no dzīves, un visu ar robežām, un zinu, tajā brīdī emocijas uzsit vilni un gribās palikties vai ko, bet galu galā jau es saprotu, brālis saprotu vai vienalga, tur vecāki, ģimene, draugi, ka mēs mīlam viens otru un tas ir tīri tāds varbūt mazais ego, kas ieslēdzās. Jā, man tā visu laiku jau būs tā, ka tu kaut ko nepateiksi tā, kā tu pēc tam apdomā un gribi pateikt, bet tajos brīžos, kad tu to saproti un tu saproti, ko tu esi nepareizi pateicis, apdomā un tad izdomā, ko tu varētu labāk pateikt, un tad dzīvojot uz priekšu tā, ka tu pieredzi tos brīžus, kad kaut ko pasaki, un pēc tam domā, vai cik es labi pateicu. Un tas arī tāds milzīgs ceļš, milzīga mācīšanās visu laiku. Bet piefiksējot, mēs iepriekš runājām par rakstīšanu, super lieta. Rakstīšana palīdz pie šī. Es noteikti pamēģināšu. Jā. Noteikti. Jā. Un pierakstot, tu vēl vairāk spēj analizēt, un pierakst arī tās labās lietas, un tad tu pēc mēnešiem paskaties, es pirms mēnešiem šitā nerunāju. Vai Un jā, tā kā tas ir normāls ceļš, kā sevi uzlabot. Jā. Esam nopļāpājušies. Vēlreiz paldies tev, ka ieradies. Bija super. Paldies arī tev, ka uzaicināji. Paldies 5-6 klausītājiem. Būs vairāk. 7-8 padalīšos storijos. Jā, vēl viens jautājums, kā tevi var atrast sociālos tīklos? Es iemācījies šodien iemest Wikipēdijas
un vēl kaut ko. Kažinski ar 2 Y beigās. Tas ir mans DJ vārds. DJ vārds ar 1 Kažinski. Nu, ar 1 Y. Daudz vienmēr arī jautā, kāpēc tāds kaut kāds krievisks, polisks vārds, bet tas man ir arī ļoti nācis no tā mana drauga, kurš aizgāja. Viņš sevi sauc pa Miglinski, viņš mani sauc pa Kažinski, un mēs arī vienmēr tur sen bijām runājuši, tur cik krūt būtu, ja es būtu DJs, un tad, kad es sāku to darīt, tas man tik dabiski atnāca, un man patīk, man skan, nezinu, tie, kas tur kaut ko tur izklausās tā, labi, tev tā izklausās, viss kārtībā. Tāpēc, Kažinski var atrast lieku storijas, kuras esmu džimā vai DJoju. No in between. Ļoti skaisti. Labi, paldies. Un tad jau, es nezinu, kā beigt episodu. Tas vienkārši jābeidz. Tiksimies vēlreiz nākotnē kaut kad. Vai Roka fenīcā, vai bijušajā tintē. Multiklubā tagad jau, jā. Vēl viss kaut kur visādi plāni. Vasarai arī, te jau redzēs kā ies, bet jā. Davai. Čau visiem. Čau. Bija baigi forši kas.